Kafiju padzert, plīts iekurināt, iešu staigāt. Sīpoliņi. Uzvelkam zābakus. Un te viens jau gaida. Nu, ko? Uj! Ai. Ar lielu sunu galīgi nav viegli. Tādos brīžos es sev mierinu, labi, ka nav zirgs, kas no priekiem tev ķerāts augšā. Tā, par ko šorīt? Var sakot, staigājamies video. Par Stambulas konvenciju. Kāpēc, piemēram, cilvēki, kas ir pret, uzsver tradicionālās vērtības, viņi cer, ka tādā veidā varbūt dzīve uzlabosies, varbūt kas, bet īstenībā jau nemainīsies pilnīgi nekas, jo kas ir, teiksim, kā to pateikt, geji ir bijuši un būs, tāpat, kā teikt, sievietes lesbietes. Tas, kad, kā teikt, neratificē to konvenciju, tas jau neko neizmainīs, kādi cilvēki ir, tādi paliks. Jo, manuprāt, arī līdz šim ar akmeņiem nenomētāja netradicionālos cilvēks Latvijā. Āfrikā jau nomētāja. Lasīja te vienu grāmatu. Tāda interesanta. Es aizmirsu viņā nosaukumu. Īstenībā tas bija fantastisks romāns, bet, tie pievestie dokumentālie fakti, tie bija tādi, ritīgi tādi, kā bija. Vot. Vēl es domāju, kā grūti dzīvot cilvēkiem. Viss kļūst aizvien saspringtāks, saspīlētāks. Es domāju, ka sakarā ar kara draudiem ir daudz budžeta, vai arī daudzi, kā teikt, uz budžeta rēķina atkal kārtējo reizi sabāž kabatās, jo ir pamatojums aizsardzībai, vienmēr sakot, un cilvēkiem dzīvot paliek aizvien grūtāk. Cenas aug katastrofiskā ātrumā uz visu, uz pastu izdevumiem. Tas ir tas, kas mūs skar. Mums arī nācās palielināt cenas. Un tas ir ļoti nepopulāri, 2 reizes gadā palielināt. Tas ir ļoti slikti. Un visticamāk, ka tā cenas, vai arī veikalā, neviens jau nestāv klāt, bet to taču redz, kā aug tās cenas. Ārprāts. Latvijā cenas ir tādas kā nekur, jo PVN noņemt negrib, kā tas ir citās Eiropas valstīs. Un latvieši paši arī nesaprot, ka tā nav tirgotāja vaina. Tirgotājiem ir arī izdevumi, kas vajadzētu saprast. Vienkārši šī 4. daļa prom jāizdod ir. Ne par ko neražo tā 4. daļa. Tā ir nauda, kas, tīrā veidā jādod prom valstī. Un tur nav zināms, kur viņi paliek, jo Latvija ir visai korumpēta. Un tad cilvēki domā, ka Eiropa pie tā vainīga. Ir sevišķi tie, kas nav padzīvojuši Eiropā.
Eiropā ir cilvēcība. Pret mazo cilvēku izturās ar iejūtību. Bet galvenais, tur likums strādā, kamēr šeit likumiem vienkārši uzliek, karoči. Un tur nav vainīga Stambulas konvencija. Tur ir vainīga korupcija, meli, alkatība, nekad nepietiekošais sindroms. Kaut kā tā. Es domāju, ka to konvenciju jau vispār tik daudz laika viņai, kā teikt, tagad atkal veltīts. Tajā laikā varēja iztirzāt svarīgākas lietas. Svarīgākas lietas. Te cits saka, suņiem tiek veltīts tik daudz trokšņa un tik daudz viss kaut kas. Īstenībā stāsts nav par suņiem, bet par valsts tiesiskumu. Kā tiek apmānīts mazais cilvēks. Pilnīgi nekaunīgi acīs skatoties faktus kā to saka. Cilvēks redz, ka tas ir melns, a viņam saka, ka tas ir balts, un tev ir jātic. Ai, dieniņi, tas ir par tiesiskumu. Jo tiesiskums, kā mums jau zināms visiem, ir smagā stāvoklī Latvijā. Sākās ar policiju, kura melo nekaunīgi. Nodīrātu stirnu, piešuju suņiem, un vēl joprojām žurnālisti nav noņēmuši. To atspoguļo kā faktu, lai gan būtu jāatspoguļo sākot ar vārdiem esot, nevis ir. Un cilvēki arī joprojām tic gan žurnālistiem, gan televīzijai. Man televīzijas nav, tā ka šī daļa atkrīt. To uztver par tīro patiesību, bet žurnālisti jau ir tādi paši kā mēs. Viņi nezina vairāk par mums. Un nav labi atspoguļot, kā ir, bet jāatspoguļo, kā esot. Nu, tāda ir mūsu tauta. Un tāpēc arī ir tas, kas ir attiecībā uz to konvenciju. Tas laikam no operas viss ir slikti .lv. Ne, nu viss nav slikti. Bet kas ir slikti, manuprāt, tur jāaug. Cilvēkiem jāaug. Jo ar varu jau to pieredzi nedabūs. Pieredzi ir jāiziet. Iziet var tikai redzot, kā ir dzīvot tiesiskā valstī. Kā ir tad, kad policija nemelo. Pat iedomāties nevar melot. Kā ir tad, kad tavas tiesības tiek ņemtas vērā. Kad kāds iedziļinās un tīri cilvēcīgi cenšas palīdzēt no valsts puses. Kaut kur ir pazudusi cilvēcība. Tā izskatās. Diemžēl man aizdomas, kāds aizdomas, cik ilgi tas ies, kādreiz tas sprāks. Jo arī latvieši grib dzīvot tāpat, kā citi dzīvo Eiropā. Bet konvencijas noraidīšana, denoncēšana to neatrisinās. Tas ir solis atpakaļ. Bet,
Man jau tepat, kā teikt, kaimiņos ir cilvēki, kas grib Padomju Savienības variantu. Tas jau nekad neatnāks atpakaļ. Dzīve rit uz priekšu. Nu, re, te mēs bijām pastrādājuši, un šodien atkal jānāk pastrādāt. Es tā nezinu, ritīgi, būt. Te tomēr ir bišķi par augsts, man tā šķiet. Bet tas tā bišķiņ, varbūt tās, ka manai mašīnai viņš netraucētu. Lai gan te tā kā prasītos maķenīt norakt šito te. Tā kā pa augsti. Un tad vēl šitais te kūkums jānorok. Ot, te. Kāpēc man iznāca tik ātri tās video? Jā, viņu mazāk nevarēs dabūt, jo es esmu iefilmējis timelapsā, diemžēl. Ot, šeit es visu vidu jau noraku. Pašai prieks, kā tagad izskatās. Tagad tur jānorok. Tur jānorok. Šeit ir norakts jau vidus. Jo te bija visbīstamākā vieta. Te bija viens akmens arī uzaudzis, to arī izrubināja, kas visu laiku varēja aizķert karteru motoru. Šeit vēl ir par augstu šitais te. Varbūt, ka es to šodien paņemšu norakt, jo tas tāds izteikti augsts. Kā man tur iet ar tiem, no kā es prasīju, nu, kam bija jāsakārto ceļš. Nu, tur iet tā kā Latvijā iet. Es neesmu vainīgs, tam bija tas jādara. Parasti mēs darām, bet tagad noslēguši līgumu ar pašvaldību paši. Ar pašvaldību šeit nekādu līgumu nevar noslēgt, jo šis ir servitūts ceļš, par ko pašvaldība teica, ka viņi nešķūrēs un neko nedarīs. Jo tas ir jādara tiem, kas to ceļu izmanto. Tā kā kārtējo reizi tie, kas šeit strādāja, cenšas piemānīt mazo cilvēku. Lūk, te jau man arī ir tāda ritīga Stambuls konvencija. Tiesiskums Latvijā. Mazais cilvēks nav nekas. Labi, kad ir sociālā platforma, kur var ielikt. Lai gan arī, ja, piemēram, teiksim, ir 3 mežstrādes mežsaimniecības apsaimniekotāju grupas, tikai viena akceptēja mani ierakstu. 2 pārējās ir jau, kā teikt, nedarītāju pusē. Roku mazgā. Un arī, kā teikt, tajā grupā, kas akceptēja, arī vienkārši atzinums, ka šis ir problēma ceļš. Man ir jāatrod iespēja, jāuzzina. Es tik nezinu, kur. Vai es varu uzlikt zīmi, tad, kad ceļš ir izmērcis, lai šeit nebrauc smagā tehnika. Tas, kas ir, no tur, virs cik tur tonnām, 10 laikam, vai 3, es ritīgi nezinu. Un te viņi bija strādājuši, zari visi pamesti, pļava izbraukāta. Šī pļava vēl nav tik daudz, pašvaldības pļava vispār, visi pļavi ir garās, nu tādās tā kā tanki būtu braukuši pāri, tanka divīzija, metri dziļas, kā teikt, pēdas. Nu tā. Tā ir mūsu rīta pastaiga. Kāpēc mēs staigājam no rītiem? Tāpēc, ka aktīvam sunim ir obligāti jāvelta laiks garā pastaigā, lai viņš var izskrieties, pārbaudīt visu, kas notiek ar ceļmalām. Un tas ir laiks, kas tiek veltīts sunim. Viņš šo laiku gaida visu dienu. Un nakti arī. 2 reizes dienā es staigāju garo pastaigu. Un tas ir normāli, jo tad suns negribēs staigāt viens pats, jo viņš gaidīs tieši pastaigu ar saimnieku. Nu, un saimniekam arī labi, jo jāstaigā.
Šodien mēs vēl nāksim to ceļu parakt, tā kā būs kādas aktivitātes svaigā gaisā. Kā suni pieradināt pie mājas, lai viņš neiet apkārt arī suņu laikā. Nu, tas diezgan lielā mērā atkarīgs no suņa smadzeņa apjoma un saistības ar saimnieku. Vai viņš gribēs klausīt saimniekam, vai viņam būs, nu, kā teikt, tāda. Nu, var sakot, pirmā gadā mūsējais aizšmauts, kā teikt, dienu vai divas, vai divreiz pa vienai dienai no vietas. Karoči, kad viņš atgriezās mājās, 3 dienas pie ķēdes, un nu vairs 3 gadu kāju nespar apkārt. Vārds sakot, arī tajā laikā, kad suņi skraida martā. Bet vai visiem suņiem tas derēs? Nezinu. Tāpēc, ka es neesmu suņu, kā teikt, speciālists, pati paņēmu grāmatas, lai izstudētu suņu psiholoģiju, lai pati mācītos, jo īstenībā cilvēkam ir jāmācās, kā ar suni apieties. Kā, piemēram, iegūt savu to saimnieka prestīžu vietu, lai suns saprast, kurš ir kas ir kas. Jo saimnieks nav tas, kas kliedz un sit. Saimnieks ir tas, kas vada un baro. Māca, baro. Kad mācīt, te bija tāds interesants moments. Šis ir briesmīgi aktīvs suns. Bija ļoti grūti jaunībā mācīt. Nu, iemācīja vienīgi sēdēt, prasīt. Tas ir ļoti svarīgs moments, tāpēc, kad, ja tu esi saimnieks, suns tev no rokām raut nedrīkst. Tev ir jāparāda savs, tad, kad tu gribēsi iedot, tad tu iedosi. Un jādod ir no rokas. Nedrīkst mest. Nu, tādi knifiņi. Pa to mācīšanu. Es tam Matiju kaut kur varbūt 2, varbūt 3 gadu vecumā. Suns tieši prasa, lai viņu māca. Viņš ir aktīvs, ļoti koncentrēts uz tevi un tāds, nu, kā lai saka, piebremzē un gaida. Ko tu viņam, kā teikt, teiksi, kā ko darīt. Nu, tad tas ir īstais brīdis, kad mācīt. Bet katram sunim tas ir savādāk kā. Nu, kaut kā tā. Nu, galvenais, ko es gribu pateikt, man arī dzīvē visādi gājis. Ja sunim nav laika, tad labāk viņu neņemt. Jo tad tas būs problēmas suns. It sevišķi, ja tas ir lielais suns. Kas attiecās uz modru suņiem, es redzēju, ka viņam bija laika. Suņi bija apčubināti visu laiku sabiedrībā un pieradināti pie tā, kam viņi arī, kā teikt, ir bijuši domāti. Nu, tā. Rudens. Te es tādu žūdziņu uzkrāvu. Man vēl ir, tā zirgs man bišķi no šito nobradāju uz leju. Šitā plāksnīt vienā pusē. Jāpiesiena. Tas zirga nedarbs. Un šitie jāuzslien taisni apakaļ. Es nezinu, es kaut kā pozitīvi visu uztveru. Man pat prātā nenāk kaut ko tā negatīvu, kā teikt. Ka tur saimnieku lopiņi ir atnākuši kādi citi. Vai tik ēd, viss ir novākts. Man taisni labi, ka zālīgi bišķi apēda. Pavasar varētu nākt, kad tā traka pļaušana ir.
jau zirgs neēd krūms, viņš tikai zāli. Ait arī zāli tikai. Kazām tām būtu briesmas. Nu tā, tāds man pārdoms par Stambulas konvenciju, kam ir iztērēts ļoti daudz laika, emociju, enerģijas, kas atkal ir sašķēlusi sabiedrību nevajadzīgi. Nezinu, kā vispār tas jautājums pacēlās, jo ar to neko atrisināt nevar. Tās neiedzības, kas ir valstī, ne ar, ne bez. Es nezinu, kā var atrisināt. Man nav ne jausmas. Es domāju, ja kāds grib risināt, tad tam ir jāaiziet uz tām valstīm, pamācīties, kur nav šīs problēmas. Vai viņiem ir bijušas un kādi ir bijuši soļi, lai to atrisinātu. Nu tā, mājās esam. Šorīt pietiks. Man liekas, ka pār pusstunda, varbūt pusstunda.